Video novērošanas kameras pastāv jau kopš 1920 gadiem, un šī tehnoloģija tika pilnveidota 1940. gados. Kopš tā laika video novērošanas kameras ir kļuvušas par mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu, un tās vēro visu, ko mēs darām. Policijas izmeklēšanās video novērošana ir vērtīga norāde, jo daudzi noziedznieki neapzinās, cik daudz kameru viņus jebkurā brīdī vēro. 10. 32 gadus vecā Natālija Maknelija no Lurganas, Ziemeļīrijā, 2022. gada novembrī nesen bija uzzinājusi, ka ir stāvoklī. Viņas draugs Stīvens Makaloks un viņa ģimene bija sajūsmā par gaidāmo ģimenes pieaugumu. Tikai mēnesi vēlāk Natālija pazuda, un tam sekoja viens no sarežģītākajiem gadījumiem Ziemeļīrijas vēsturē. Stīvens un Natālija iepazinās 2022. gada vasarā iepazīšanās lietotnē un uzreiz sapratās. Stīvens bija satura veidotājs un straumētājs ar sagvārdu Vortexaxon 07, kur viņš veidoja video par doktoru Kasu un straumēja sevi spēlējot videospēles, piemēram, GTA sēriju. Ar aptuveni 40,000 abonentu viņš bija labi iesācis veidot savu vietu savā nišā. Visas savas īsās attiecības ar Natāliju laikā Stīvens turpināja augšupielādēt saturu un cerēja, ka kādu dienu tas nodrošinās pietiekami daudz naudas, lai jaunā ģimene varētu no tā dzīvot. Dažu mēnešu laikā viņa kanāls un tiešraides kļuva par galveno pierādījumu noziegumam, kuru viņš centās noslēpt. 22. gada 18. decembrī Stīvens ieslēdza savu YouTube kanālu un sāka 6 stundu ilgu tiešraidi, kurā viņš spēlēja GTA Vice City, taču skatītāji pamanīja, ka kaut kas nav kārtībā. Parasti viņš miedarbojās ar savu mazo, bet uzticīgo fanu bāzi, taču dažos brīžos viņš paziņoja, ka šovakar nevarēs ar viņiem sazināties tehnisku problēmu dēļ. Dienu vēlāk, 22. gada 19. decembrī, Stīvens saņēma zvanu no Gardas, ka viņa draudzene Natālija tika atrasta mirusi savās mājās. Šīs ziņas satrieca mazo Lurganas kopienu un sākās vainīgā meklēšana. Jau dažas stundas pēc izmeklēšanas sākuma izmeklētāji atklāja video novērošanas ierakstu, kurā redzams dīvains vīrietis, kurš dodas uz Natālijas īpašumu un pēc tam no tā aiziet. Nozieguma vietā nebija nekādu cīņas pazīmju, kas liecināja, ka viņai visticamāk uzbruka kāds, ko viņa pazina un kam uzticējās. Stīvens kļuva par galveno aizdomās turamo, taču bija viena problēma. Viņš uzbrukuma brīdī Natālijai bija tiešraidē, bet Stīvens slēpa noslēpumu. Digitālās kriminālistikas komandas pārmeklēja viņa ierīces un atklāja, ka tiešraide patiesībā bija ierakstīta 4 dienas iepriekš, kas izskaidroja, kāpēc viņš nevarēja miedarboties ar savu auditoriju. Apbruņojušies ar šo informāciju, izmeklētāji vēlreiz pārskatīja video novērošanas ierakstus un saprata, ka tas bija Stīvens. To apstiprināja liecinieku liecības un fakts, ka viņa telefons bija neaktīvs vairākas stundas pirms uzbrukuma. 23. gada februārī Stīvens tika arestēts un apsūdzēts uzbrukumā Natālijai. Diemžēl Natālijas ģimenei ceļš uz taisnīgumu nebija viegls. Stīvena advokāti iesniedz vairākus lūgumus, lai tiesas process tiktu pārcelts uz priekšu. Beidzot, 26. gada martā zvērinātie sapulcējās tiesā, lai izskatītu lietu un pieņemtu savu lēmumu. Nedaudz vairāk nekā 2 stundas pēc tam, kad zvērinātie tika atbrīvoti, viņi atgriezās tiesas zālē ar savu spriedumu, un Stīvens Makaloks tika atzīts par vainīgu uzbrukumā savai grūtniecei draudzenei. 26. gada jūnijā viņam tika piespriests mūža ieslodzījums ar minimālo termiņu 31 gads. Natālijas ģimene ilgi un neatlaidīgi cīnījās par taisnīgumu, un viņa vēlas, lai Natāliju atcerētos tāda, kāda viņa bija dzīvē. Viņas brālis Nīls BBC pastāstīja, ka viņa bija vislabākā māsa ar zelta sirdi. Citi viņu raksturoja kā saules staru, kas mīlēja visus. Ja jūs vai kāds, ko pazīstat, cieš no vardarbības ģimenē, lūdzu ziniet, ka palīdzība ir pieejama. Ja atrodaties ASV, varat zvanīt uz numuru 1-807 9723. Apvienotajā Karalistē 0808 20 247. Kanādā 1-8-709 7090, Īrijā 1-800-34190 vai sazinieties ar savu vietējo patvērsmi, lai iegūtu vairāk informācijas. Jums nav jārisina tas vienatnē. 9. vieta. Atēnas, Grieķija, ir mājvieta 600 000 cilvēku,
un tās ir Grieķijas kultūras un vēstures centrs. Atēnu ielas ir piesātinātas ar tūkstošiem gadu ilgu vēsturi un civilizāciju, un tās katru gadu piesaista miljoniem turistu. 26. gadā Atēnas nonāktu ziņu virsrakstos pavisam cita iemesla dēļ. 26. gada 28. aprīlis Grieķijā sākās kā jebkura cita diena saulainajā valstī. Bērni devās uz skolu un pieaugušie virzījās pa ielām, gatavojoties kārtējai darba dienai. Rīts pagāja satiksmē norimstot, un pa ielām pārsvarā staigāja tikai turisti. Aptuveni pusdienlaikā no Kerameikos rajona atskanēja skaļi blīkšķi. Tam sekoja zvana lavīna uz numuru 12, Grieķijas ārkārtas palīdzības numuru, jo cilvēki bēga, glābjot savas dzīvības. Saskaņā ar liecinieku teikto, viņi redzēja vīrieti mētelī, kurš slēpa šaujamieroci. Pēc dažām sekundēm viņš sāka šaut uz darbiniekiem un civiliedzīvotājiem Nacionālās drošības fonda ēkā, valdības aģentūrā, kas atbild par pensijām. Viens darbinieks tika sašauts kājā, kad viņš palīdzēja saviem kolēģiem un klientiem nokļūt drošībā. Dažu sekundžu laikā vīrietis pamet ēku, izsauca taksometru un bija prom. Viņa nākamais apstiprinātais mērķis bija apelācijas tiesa Ambelokopa rajonā pilsētā. Tā kā viņš bija paslēpis savu ieroci, viņš spēja bez problēmām iziet cauri drošības pārbaudei un sāka šaut uz tiesas sekretāriem. Tika veikti vēl vairāki zvani, un pēkšņi Grieķijas policija atradās izkliedēta starp divām nozieguma vietām. Kopumā tika ievainoti 5 cilvēki, 1 vīrietis un 4 sievietes, un pateicoties drošības stiklam un ātrai rīcībai, viņi izglābās bez dzīvībai bīstamiem ievainojumiem. Kad notikuma vietas tika nodrošināts un upuri izglābti, Atēnu policija sāka savu cilvēku medības. Tā kā vīrietis bija uzbrucis valdības ēkām, policija zināja, ka viņa rīcībā ir daudz video novērošanas materiālu, ko var izmantot. Kibernozieguma apkarošanas komandas vairākas stundas pārmeklēja pilsētas videokameras, lai izveidotu digitālu aizdomās turēto pārvietošanās ceļu. Pāris stundas pēc uzbrukuma attēli tika izplatīti mēdījiem, un padomi ātri sāka ienākt. Tajā pašā vakarā Atēnu policija paziņoja, ka saistībā ar uzbrukumiem ir arestēts 89 gadus vecs vīrietis. Video novērošanas ieraksti skaidri parādīja, kā vīrietis iegāja pirmajā ēkā, pēc tam apstādināja taksometru un aizbēga. Policija arī izmantoja liecinieku liecības un kriminālistikas pierādījumus, lai panāktu aizturēšanu. Pensionāra vārds mēdījiem nav atklāts, un viņa motīvs joprojām nav skaidrs. Avoti norāda, ka vīrietis notikuma vietā nometa aploksnes, un upuriem teica, ka viņi ir viņa iemesls. Tas joprojām ir tikai minējums, tomēr daži Grieķijā ir izteikuši pieņēmumu, ka zemo pensiju likmes varētu būt ietekmējušas viņu uzbrukumu. Noziegumi ar šaujamieročiem Grieķijā ir reti sastopami salīdzinot ar pārējo pasauli, un 23. gadā uz 100 000 iedzīvotāju bija tikai 0,33 slepkavības ar šaujamieroci. Grieķijā pašlaik ir atļauta privāta ieroču īpašumtiesība, taču ar stingriem noteikumiem attiecībā uz licencēšanu. Lieta pret pensionāru pašlaik vēl turpinās, un policija ir ļoti atturīga, neizpaužot, kā noritēs apsūdzība un sodīšana. 8. numurs. 18 gadus vecais Henrijs Novaks bija gaišs un daudz sološs jaunietis. 25. gada vasarā viņš tikko bija uzņemts Southamptonas universitātē, lai studētu grāmatvedību un finanses. Tikai dažus mēnešus vēlāk Lielbritānijas policija uzsāka vienu no lielākajām izmeklēšanām Lielbritānijas vēsturē. Līdz 25. gada decembrim Henrijs bija sācis iejusties savā jaunajā dzīvē kā students. Viņš apmeklēja krogu, ieguva draugus no visas valsts un gatavoja studentu delikatesi – ramen nūdeles. 3. decembris Henrijam bija parasta diena. Viņš apguva pēdējo lekciju šajā semestrī, aizvēra savas piezīmju burtnīcas un sāka kravāt mantas, lai dotos mājās uz Ziemassvētkiem. Tajā vakarā Henrijs un universitātes futbola komanda vienojās satikties savā vietējā krogā, lai nosvinētu pirmā semestra izdzīvošanu kā universitātes studentiem. Dzērieni plūda, cilvēki sarunājās un visi runāja par saviem Ziemassvētku plāniem. Apmēram 11. vakarā video novērošana fiksēja Henriju ieejam krogā Hobbit. Pēc dažām minūtēm viņš izgāja ārā, nepasūtot nevienu dzērienu. Video novērošana pēc tam fiksēja Henriju, kurš viens pats ar telefonu rokā devās atpakaļ uz savu naktsmītni. Edžot, Henrijs sāka ierakstīt Snapchat video, un kad viņš uzgāja uz Belmontas ceļa, viņš sastapa 23 gadus veco Vikramu Singu Digvu. Policijai izdevās atgūt video, kurā redzams, kā Vikrams attālinās no Henrija, kamēr Henrijs kliedz: "Tu esi slikts cilvēks." Saki, ka tu esi slikts cilvēks. Nu saki.
Saskaņā ar ziņojumiem Vikrams pagriezās un atbildēja: "Es esmu slikts cilvēks", pirms izraujot Henrijam telefonu no rokas. Pēc tam, kad viņš bija izraujis Henrijam telefonu, Vikrams izvilka savu kirpanu, ceremoniālu asmeni, ko sikhi nesā kā daļu no savas reliģiskās apņemšanās, un sāka uzbrukt Henrijam, sitot viņu krūtīs, kājā un sejā. Belmontas ielas iedzīvotāji izdzirdēja kautiņu un, redzot, kā Henrijs klibo pa ielu, nekavējoties izsauca 9. Dažu minūšu laikā notikuma vietā ieradās Hempšīras policija un sākotnēji arestēja Henriju, jo Vikrams viņiem teica, ka Henrijs ir izteicis nievājošus izteikumus par viņa rasi un reliģiju. Šīs neskaidrības dēļ policisti Henrijam nesniedza palīdzību viņa ievainojumiem, un tikai pēc 10 minūtēm tika uzsākta reanimācija. Ātrās palīdzības brigādes notikuma vietā ieradās tuvu pusnaktī. Diemžēl, ņemot vērā viņa ievainojumu smagumu, Henrijs Novaks tika pasludināts par mirušu notikuma vietā. Vikrams Digva tika arestēts notikuma vietā un nogādāts policijas iecirknī nopratināšanai. Brauciena laikā uz iecirkni upura brālim Guprītam tika atļauts braukt kopā ar viņu, un abu saruna tika ierakstīta. Gupriets ieteica savam brālim apgalvot, ka tā bija pašaizsardzība, tomēr Vikrams norādīja, ka iela ir pilna ar kamerām. Izdzirdot šo sarunu, Hempšīras policija izņēma visus pieejamos videoierakstus un spēja izveidot precīzu notikumu chronoloģiju. Viņi arī varēja redzēt brīdi, kad Vikrams uzbruka Henrijam, kas nostiprināja viņa vainu. Vikrams tika brīdināts un apsūdzēts slepkavībā vēlāk tajā pašā mēnesī. 26. maijā, pēc daudziem sāpju mēnešiem, Henrija ģimenei beidzot bija iespēja uzrunāt Vikramu, kad viņš stājās tiesas priekšā. Lūsija Rosa, Henrija māte, runāja par dziļo un paliekošo viņa zaudējumu ietekmi un sāpēm, kas bija jāizjūt paziņojot saviem vecākiem, ka Henrija vairs nav. Žūrijai bija nepieciešams nedaudz mazāk par mēnesi, lai atgrieztos ar savu spriedumu – vainīgs. Žūrija noraidīja Vikrama pašaizsardzības argumentu un atzina viņu par vainīgu slepkavībā. 26. gada 1. jūnijā Vikramam tika piespriests mūža ieslodzījums ar minimālo termiņu 21 gads. Hempšīras policija pašlaik veic publisku izmeklēšanu par šo lietu un par to, kā viņu rīcība tika pieļauta. Henriha tēvs runāja par savu dēla mantojumu un vēlas, lai sabiedrība viņu atceras kā laimīgu, palaidnīgu un gudru zēnu ar lielām ambīcijām. Viņš arī piebilda, ka nevēlas, lai viņa dēla vārds tiktu izmantots, lai radītu šķelšanos, naidu vai spriedzi. Henrijs Novaks tiks atcerēts par savu mīlestību pret futbolu, matemātiku un ģimeni. 7. numurs. Džona un Džeinas lietas bieži vien ir visgrūtāk atrisināmas, jo izmeklētājiem ne tikai jānoskaidro, kas ir atbildīgs par viņu nāvi, bet arī jānoskaidro, kas viņi ir. Neidentificēta persona lietas ASV šķiet saņem vislielāko uzmanību, ņemot vērā, cik organizēta ir sistēma, piemēram, NAMUS. Daudzām lietām no visas pasaules būtu nepieciešama mūsu uzmanība tieši tikpat daudz. Svētā Valentīna diena ir mīlestības un svinību diena, neatkarīgi no tā, vai to svinat ar savu laulāto, draugu, draudzeni vai pat draugiem. Melburnas, Austrālijas policistiem viņu Valentīna diena sāksies nedaudz citādi. 11. no rīta Melburnas policija reaģēja uz izsaukumu no Merrivalonga upes netālu no Kenningstrītas. Gājēji bija pamanījuši vīriešu līķi, kas peldēja ūdenī. Kad viņi ieradās notikuma vietā, viņi atrada vīrieti bez dzīvības pazīmēm. Neskatoties uz viņa labākajiem centieniem, pirmās palīdzības sniedzēji nevarēja glābt viņa dzīvību, un viņš tika atzīts par mirušu notikuma vietā. Publicēšanas brīdī viņa nāves iemesls vēl nav izpausts, taču Melburnas policija ir ieinteresēta noskaidrot viņa identitāti. Saskaņā ar ziņojumiem vīrietis bija balts, vecumā no 21 līdz 50 gadiem, ar tumšiem matiem un sejas apmetojumu. Viņam bija vairāki atšķirīgi tetovējumi. Mamma 1964-2006 uz labās apakšdelma, Misters Zirgspēks uz labās apakšdelma, liesmu kontūru uz kreisās rokas un pūkaina dzeņa stila tēls uz labās ārējās rokas. Viņš tika atrasts valkājot tumšu T-kreklu ar uzrakstu frizieres priekšpusē, melnas džinsas, jostu ar kniedēm, melnas zeķes, baltus sporta apavus un sudraba kaklarotu. Vīrietim nebija līdzi nekādu identifikācijas dokumentu, kas apgrūtināja identifikācijas procesu. Izmeklēšanas laikā Melburnas policija sastapās ar mulsinošu pavadienu. 26. gada 8. februārī, 8:10 vakarā. Vīrieti var redzēt ejam pa Djuka ielu Sunshine North rajonā.
Šie kadri tika uzņemti 6 dienas pirms viņa ķermenis tika atrasts, un izmeklētāji ir ieinteresēti izsekot viņa gaitām dienās pirms viņa nāves. Novērošanas kameru attēli, kā arī digitālās rekonstrukcijas un fotogrāfijas ir izplatītas mēdījiem, taču līdz šim nav bijis nekāda pavadiena. Šajā lietā ir pieejamas tikai dažas detaļas, jo policijas rīcībā ir maz informācijas. Tetovējums ar vārdu mamma uz viņa apakšdelma iespējams ir labākais pavadiens. Izmeklētāji var izmantot šo informāciju, lai pārbaudītu sieviešu ierakstus, kuras atbilst šiem datumiem, un noskaidrotu, vai viņām ir dzīvi dēli. Līdz 26. jūlijam Melburnas policija joprojām nezina, kas ir šis vīrietis. Viņš ir pelnījis atgūt savu vārdu un tikt apbedīts kopā ar savu ģimeni saskaņā ar viņu uzskatiem. Ik viens, kam ir informācija par Melburnas Johna Doe lietu, tiek aicināts sazināties ar Viktorijas policijas Avondale Heights iecirkni pa tālruni +039 37 67 vai nosūtīt viņiem e-pastu, izmantojot zemāk norādīto saiti. Tāpat, ja vēlaties palikt anonīms, varat sazināties ar Crime Stoppers Austrālija pa tālruni +031 800 30 vai apmeklēt zemāk norādīto saiti. 6. numurs. 4 gadu vecā Nensija Gatrī tika raksturota kā gudra, asprātīga un neatkarīga sieviete, kura bija smagi strādājusi, lai audzinātu savus 3 bērnus. Viņas meita Savanna Gatrī kļuva par izcilu žurnālisti, rakstīja NBC News un MSNBC un pat bija Baltā nama korespondente gan Buša, gan Obamas administrācijā. 26 gadu vecumā Nensija baudīja pelnītu pensiju un dzīvoja viena pārtikušajā Catalina Hills rajonā Tucsonā, Arizonā. Catalina Hills apkaimē dzīvo apmēram 50 000 cilvēku, un gadu gaitā Nensija bija izveidojusi labas draudzības ar daudziem šīs mazpilsētas iedzīvotājiem. Visi pazina visus, un visi jutās droši. 26. gada 31. janvārī Nensija atgriezās mājās pēc dienas, ko bija pavadījusi kopā ar ģimeni. Nākamā diena bija svētdiena, un Nensija bija nelokāma savā ticībā, tāpēc, kad viņa neieradās uz tiešsaistes dievkalpojumu Cornerstone presbiteriešu baznīcā, draudze sāka uztraukties. Nensijai patika apmeklēt dievkalpojumus klātienē, kad vien tas bija iespējams. Tomēr līdz ar vecumu viņai parādījās hroniskas sāpes un citas veselības problēmas. Par laimi, mūsdienās viņas baznīca bija pieejama ar viena pirksta pieskāriena, un viņa nekad nepalaida garām nevienu sprediķi. Viņas ģimene drīz vien uzzināja par viņas prombūtni un devās pie viņas uz mājām, lai pārliecinātos, ka ar viņu viss ir kārtībā. Kad viņi ieradās, viņi atrada tukšu māju un nekavējoties zvanīja uz numuru 911. Dažu minūšu laikā Pīmas apgabala šerifa birojas ieradās mājā un izmeklēšana sākās. Izmeklētāji pārmeklēja māju, meklējot Nensiju, bet viņi neatrada nekādas viņas pēdas. Sākotnēji viņi domāja, ka Nensija varētu būt piedzīvojusi medicīnisku ārkārtas situāciju, taču neviens no viņas kaimiņiem neatcerējās viņu tajā dienā redzējis vai dzirdējis viņu saucam pēc palīdzības. Visvairāk satraucoši bija tas, ka viņas telefons, soma un citas lietas bija atstātas mājā. Ja viņa būtu aizgājusi brīvprātīgi, tad tas būtu noticis steigā, taču izmeklētāji šaubījās par šo teoriju, ņemot vērā viņas hroniskās sāpes un ierobežoto kustīgumu. Ņemot vērā Savannas slavu un stāvokli, viņas mātes pazušana ātri izplatījās un kļuva virāla sociālajos tīklos. Cilvēki izteica savus viedokļus par situāciju, un daudz izteica minējumus, kas tikai palielināja ģimenes sāpes. Pēc dažām dienām izmeklēšanā iesaistījās FIB, un lieta no bezvēsts pazudušas personas lietas pārtapa par slepkavības lietu. FIB atklāja novērošanas kameru ierakstus no Nensijas mājas kamerām, kā arī no kamerām apkārtnē. Iegūtajos ierakstos no 2026. gada 1. februāra agrā rīta bija redzams vīrietis, kurš valkāja slēpošanas masku, citas biezas drēbes un mugursomu. FIB arī norādīja, ka vīrietim jostas vietā bija šaujamierocis. Neidentificētais aizdomās turamais rūpīgi izvairījās pagriezt seju pret kameru, taču viņam neizdevās to pilnībā noslēpt. Izmeklētāji analizēja arī ziņu aģentūru un mēdīju video ierakstus, jo viņu kameras bija fiksējušas svarīgu pavadienu. Dažos kadros bija redzama sarkana strīpa, kas vies no Nensijas priekšdurvīm. Šie video ieraksti, kā arī novērošanas kameru ieraksti ar vīrieti, tika nodoti mēdījiem. Vairākas dienas pēc Nensijas pazušanas viņas ģimene saņēma vairākas izpirkuma vēstules. Viena no vēstulēm pieprasīja vairākus miljonus dolāru par viņas atbrīvošanu, norādot, ka nauda jānosūta kriptovalūtā. Šī gada jūnijā FIB noskaidroja, ka izpirkuma vēstules bija viltotas. Neveiksmīgs krāpnieku mēģinājums gūt peļņu no šīs lietas un izmantot ģimenes sāpes savā labā.
Neskatoties uz novērošanas kameru ierakstiem, kā arī citiem fotoattēliem un video, Nensijas lietā joprojām nav nekādu pavadienu. Varas iestādes uzskata, ka viņa tika aizvesta ar varu, taču tas, kas viņu aizveda un kāpēc, joprojām ir noslēpums. Nensijas ģimene cer, ka viņa varēs droši atgriezt ģimenē, kur viņai ir vieta. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar detektīvi Regīnu Manzanedo no Pīmas apgabala šerifa biroja pa tālruni 520 35 1460, norādot lietas numuru 260 20 1080. Vai ar FIB Phoenixas biroju pa tālruni 6234 619, vai arī tieši saistē vietnē tips.fbi.gov. Numur 5. 26 gadus vecā Salija Greisa Kontarino jūnijā 26. devās uz Nevadu, lai piepildītu savu sapni. Salija, kura sākotnēji bija no Melburnas, Austrālijas, vairākus mēnešus bija strādājusi, lai samaksātu par savu solo ceļojumu uz ASV, kur viņa plānoja ceļot cauri Kalifornijai un Nevadā. Tikai dienu pirms viņai bija paredzēts lidot mājās, viņa pazuda, un tagad izmeklētāji cenšas viņu atrast. Jūnija sākumā Salija no savām mājām aizlidoja uz ASV, lai sāktu savu solo ceļojumu. Viss bija tieši tā, kā viņa bija cerējusi, un viņa jau kādu laiku bija gaidījusi šo ceļojumu. Kad viņa nolaidās, viņa nosūtīja īsziņu draugiem un ģimenei, lai paziņotu, ka ar viņu viss ir kārtībā. Viņa sāka savu ceļojumu Kalifornijā, apmeklējot visas slavenās vietas un sūtot ģimenei daudz fotogrāfiju. Kad viņa tur bija pabeigusi, viņa devās uz Nevadu, precīzāk uz Lasvegasu, pasaules izklaides galvaspilsētu. 19. jūnijā, 2 dienas pirms viņai bija paredzēts lidot mājās, viņa nosūtīja draugiem īsziņu. Es tūlīt kāpšu Lone Mountain kalnā, tad došos atpakaļ mājās. Rīt lidoju atpakaļ. Mēs zinām, ka Salija spēja pabeigt savu pārgājienu bez starpgadījumiem un atgriezās Lasvegasas centrā. 21. jūnijas pienāca, un Salijas tuvinieki gaidīja viņu Melburnas lidostā, bet, kad pēdējais pasažieris izgāja no bagāžas saņemšanas zonas, viņas ģimene saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Viņi sazinājās ar aviokompāniju, ar kuru Salija lidoja, un uzzināja, ka viņa nekad nav iekāpusi lidmašīnā. Bez vilcināšanās viņas vecāki sazinājās ar Lasvegasas policijas departamentu, lai ziņotu par meitas pazušanu, un tika uzsākta izmeklēšana. Policija sāk izsekot viņas pēdējām gaitām un atrada novērošanas kameru ierakstus no 19. jūnija. Ierakstā redzams Salija bārā un restorānā Timbers Bar and Grill, un kad tika intervēts bāra personāls, viņa teica, ka viņa tur atradās apmēram 2 stundas. Viņa izskatījās laimīga un labā noskaņojumā par to, ka 21. datumā lidos mājās. Pēc tam, kad viņa bija pēdusi, Salija kājām pameta bāru un restorānu. Turmākajos novērošanas kameru ierakstos viņa tika redzēta atgriežamies bungalo hosteļa ēkā, kas atrodas Lasvegasas bulvārī 1236. Vēlāk tajā dienā, 20 vai 21. jūnijā, ziņojumos tas nav skaidri norādīts. Salija paziņoja hosteļa personālam, ka atgriezīsies pēc savas bagāžas, jo viņi grasās iekāpt autobusā uz Čārlstona kalnu, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no Lasvegasas. Pēc tam viņu vairs neredzēja un nedzirdēja. Kad Lasvegasas policija ieradās hostelī, viņi spēja atgūt viņas bagāžu un citas personīgās mantas. Viņi arī noskaidroja, ka viņas autobusa biļete uz Losandželosu, no kurienes viņai bija paredzēts lidot mājās, nebija noskanēta. Daļas no Čārlstona kalna tika pārmeklētas ar suņiem, taču viņi neko neatrada. Pēdējās dienās tiešsaistē parādījās satraucošs Salijas video. Video, kas datēts ar 17. jūniju, parādīja, kā Salijai pie 7-11 uz Boulder Highway pienāca klāt kāds pavedinātājs. Nezināmais vīrietis pienāk pie Salijas un mēģina viņu uzaicināt uz randiņu, taču viņa atsaka, sakot, ka viņai ir draugs. Lasvegasas policija pašlaik izmeklē šo video un vīrieti, kurš to uzņēma, taču šobrīd nav zināms, vai viņam ir kāda saistība ar viņas pazušanu. Preses paziņojumā Lasvegasas policijas departaments klasificēja Saliju kā apdraudētu pazudušu pieaugušo, piebilstot, ka viņa varētu būt smagā emocionālā stāvoklī vai viņai varētu būt nepieciešama medicīniskā palīdzība. Policija vēl nav komentējusi, kāpēc viņa uzskata, ka viņa ir emocionālā stresa stāvoklī vai viņai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Video ar Saliju pie 7-11 veikala ir pievērsis lietai jaunu uzmanību. Lai gan šis video ir licis daudziem spekulēt, ir svarīgi atcerēties, ka iesaistītais vīrietis nav apsūdzēts un ir uzskatāms par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta. Tāpat ir svarīgi atcerēties, kādu emocionālo ietekmi spekulācijas var atstāt uz Salijas draugiem un ģimeni, kuri sociālajos tīklos var saskarties ar šiem komentāriem.
Salija Greisa Kontarino tiek raksturota kā baltādaina sieviete ar brūniem matiem un acīm, 5 pēdu 5 colu augumā un sver 130 mārciņas. Viņu pēdējo reizi redzēja ģērbtu pelēkā un zilā sporta kraklā, džinsa šortos un melnbaltās kurpēs. Ikvienu, kam ir informācija, lūdzu sazināties ar Lasvegasas policijas departamentu pa tālruni 7028 28 2907, norādot lietas numuru LLV 260 600 838 86 vai rakstīt uz zemāk norādīto e-pasta adresi. 4. vieta. Skotija. Zeme, kur sastopams hagis, kilti, dūdes un daži no draudzīgākajiem cilvēkiem, kādus jebkad satiksiet. Kad domājat par bandām un noziedzīgām ģimenēm, ja neesat no Eiropas, jums iespējams pat prātā neienāks Skotiju uzskatīt par šo grupu mājvietu. 2026. gadā ilgi turpinājies konflikts starp divām no lielākajām Skotijas ģimenēm beidzot sasniedza kulmināciju. Tas viss sākās 2025. gada 2. martā, kad Edinburgā tika atrasta nodedzināta automašīna. Turpmākajās dienās Edinburgas un Glasgovas uzņēmumi kļuva par masīvu dedzināšanas uzbrukuma mērķiem. 4. aprīlī ap 1:20 naktī tika aizdedzināta māja Hay Drive ielā Edinburgā. Ugunsgrēks bija tik nikns, ka tas izplatījās uz blakus esošo īpašumu. Par laimi ugunsdzēsējiem izdevās apdzēst ugunsgrēku, un neviens netika nopietni ievainots. Katru dienu nākamā mēneša laikā mājas, uzņēmumi un automašīnas tika pakļautas uzbrukumiem no divām lielākajām noziedzīgajām organizācijām valstī – Daniela ģimenes un Liona ģimenes. 22. maijā vardarbība pastiprinājās, kad 55 gadus vecs vīrietis tika uzbrukts savās mājās Glasgovā. Acu liecinieki atcerējās, ka redzējuši 4 vai 5 vīriešus, izlecot no melna Range Rover, lai uzbruktu pirms aizbrauca prom. Skotijas policija saprata, ka viņiem jāaptur šie uzbrukumi, tāpēc viņi uzsāka operāciju Portuličs. Izmeklēšanas laikā viņi atrada novērošanas kameru ierakstus, kuros redzami 3 vīrieši, kas dedzina mājas Glasgovā un Edinburgā. 2025. gada beigās 3 vīrieši, 21 gadu vecais maršals O'Hara, 22 gadus vecais Frasers Stewarts un 21 gadu vecais Aidens McLaughlins tika arestēti saistībā ar uzbrukumu sēriju starp abām pilsētām. Prokurori tiesā paziņoja, ka viņiem ir novērošanas kameru ieraksti no durvju zvanu kamerām, kuros redzams, kā 3 vīrieši lej benzīnu pastkastītē un pēc tam to aizdedzina. Šī trijotne bija starp 10 cilvēku, kas tika arestēti saistībā ar naidu, kas bija pārņēmis Skotiju. O'Hara un Stewarts saņēma 7 gadus un 6 mēnešus cietumā, kamēr McLaughlins saņēma tikai 3 gadus, jo daļa soda jau bija izcietis. Savā spriedumā tiesnesis sacīja: kā jau teicu, kad atzināt savu vainu, sabiedrība nepieņems šādu gangsterismu. Naids starp ģimenēm pašlaik ir pierimis, taču policija gaida nākamo uzliesmojumu. 3. numurs. 2026. gada 21. maijā Vietnamas Hošiminas pilsētā policija saņēma zvanu no neliela restorāna. Restorāna darbinieki bija piezvanījuši, lai ziņotu par slepkavību, kas notika viņu acu priekšā. 24 stundu laikā Hošiminas pilsētas policijas departaments bija atklājis šo lietu, pateicoties novērošanas kamerām. Neilgi pirms 22:00 policija tika izsaukta uz nelielu, neuzkrītošu restorānu rosīgajās Hošiminas pilsētas ielās. Kad viņi ieradās, viņi atrada 24 gadus vecā Lorenzo Lamalu, Austrālijas pilsoņa, līķi. Sākumā šķita, ka Lorenzo atradās Vietnamā kā turists, taču policijai uzzinot vairāk par viņu, lieta kļuva skaidra. Atpakaļ savā dzimtajā Austrālijā jaunais austrālietis bija cēlies noziedzīgās pasaules hierarhijā. Saskaņā ar ziņojumiem policija uzskata, viņa mirušais Lorenzo bija augsta ranga loceklis kokosriekstu kartelī, noziedzīgā sindikātā, kas galvenokārt sastāv no Klusā okeāna reģiona vīriešiem, Klusā okeāna salu iedzīvotājiem, samoāņiem un tā tālāk. Šis nosaukums agrāk tika izmantots kā apvainojums Klusā okeāna salu iedzīvotājiem, taču tagad banda to bija atguvusi savā īpašumā. Kriminālistikas komandas varēja strādāt notikuma vietā, un ļoti drīz izmeklēšanas gaitā viņi atklāja, ka iela, kurā notika noziegums, bija pilna ar video novērošanas kamerām. Tika izņemti 21 maija video materiāli, un dažu minūšu laikā lieta tika atrisināta. Attēli no video materiāla rāda 2 vīriešus, kas tuvojas Lorenzo restorānā. Kad viņi tuvojas, viņi iebāž rokas kabatās un izvauk šaujamieroci, uzbrūkot viņam turpat, kur viņš sēž. Pateicoties plašajiem video novērošanas pierādījumiem, arests tika veikts tikai 72 stundu laikā.
27 gadus vecais Va, kurš, kā tiek uzskatīts, izšāva ieroci, un 23 gadus vecais Tafija Stīvs tika arestēti un apsūdzēti saistībā ar šo incidentu. Izmeklēšana par abiem vīriešiem turpinās, un viens no viņiem ir atzinis, ka tika nolīgts, lai veiktu šo slepkavību. Otrais numurs. 85 gadus veco Kris Bagzarjans raksturoja kā laipnu kungu, kurš mīlēja savu ģimeni un kopienu. Kris jau vairākus gadus bija atraitnis un dzīvoja viens savā Sidnejas mājā. 2026. gada 13. februārī Kris noslēpumaini pazuda, un novērošanas kameru ieraksti palīdzēja policijai atrast vainīgos. Krisam bija ierasta ikdienas rutīna, pie kuras viņš turējās, tāpēc, ka ģimene 13. datuma pēcpusdienā no viņa nesaņēma nekādas ziņas, viņa saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Viņš bija uzticīgs vectēvs, onkulis un tēvs, un viņa ģimene zināja, ka viņš nekad nepazust pēc paša gribas. Ņemot vērā viņa vecumu, Sidnejas policija reaģēja ātri, uzsākot to, kas kļuva par 11 dienu ilgu meklēšanas operāciju pēc viņa. Sākotnējās izmeklēšanas laikā viņa atklāja ielaušanās pēdas viņa piepilsētas mājā un saprata, ka nepieciešams izmeklēt dziļāk. Izmantojot video novērošanas un durvju zvana kameras, policija atrada ierakstus no 13. februāra agrā rīta stundām. Ierakstā redzams, kā pie viņa mājas stāv automašīna pilna ar cilvēkiem, kamēr divi vīrieši staigā augšup un lejup pārbaudot apkārtni. Izmeklētāji izplatīja šos attēlus sabiedrībai, cerot, ka kāds atpazīs viņus vai viņu automašīnu. Tikmēr policija izvirzīja teoriju, ka Kris tika nolaupīts no savām mājām ap 5:00 no rīta un aizvests uz citu vietu. Šīs aizdomas apstiprinājās, kad Krisa mirstīgās atliekas tika atrastas izmestas Sidnejas nomalē. Tiesu medicīnas eksperts noteica, ka Kris bija izdzīvojis aptuveni 40 stundas pēc tam, kad tika aizvests no savām mājām. Policija vairāk mēnešu garumā nenogurstoši strādāja, uzsākot izmeklēšanas un pieņemot padomus no sabiedrības. Pateicoties video novērošanas ierakstiem un citiem pierādījumiem, vairāki vīrieši tika arestēti saistībā ar šo noziegumu. Sidnejas policija pēc arestiem uzrunāja medijus un paziņoja, ka Kris bija kļūdaini izvēlēts par upuri identitātes sajaukšanas dēļ. Mīlošo vectēvu bija sajaukuši ar Dimitra Tepaņjāna radinieku, turīgu uzņēmēju, kurš dzīvoja netālu. Lieta pret vīriešiem pašlaik turpinās, un Austrālijas tiesu sistēma gatavojas viņa tiesām. Krisa ģimene sniedza paziņojumu medijiem, kurā viņa sacīja, ka vēlas, lai viņu atcerās kā laipnu cilvēku, kāds viņš bija. Viņš bija mīlošs tēvs, brālis, onkulis un vectēvs. Viņš bija ļoti mīlēts, maigs un vislaipnākais cilvēks, ko mēs pazīstam. Kāds, kurš nekad nenodarītu pāri pat mušai. Numur 1. 6 gadus vecā Natālija Vilja-Lobosa bija labi pazīstama modele un ietekmētāja savā dzimtajā Kolumbijā. Viņa bija ieguvusi vairākus tūkstošus sekotāju Facebook, Instagram un TikTok un turpināja vēl vairāk paplašināt savu auditoriju. 3. vai 4. jūnijā, avoti atšķiras, Natālija bija rezervējusi istabu luksusa dzīvokļu kompleksā Bogotā, Kolumbijas galvaspilsētā, uz 14 naktīm. Pirmās 13 naktis pagāja bez starpgadījumiem, Natālijai izejot no sava dzīvokļa, lai dotos uz tikšanām un vakariņām, kā arī iepazītu pilsētu. 21. jūnijas, diena, kad Natālijai bija jāizrakstās, pienāca un pagāja. Nav skaidrs, vai viņa oficiāli izrakstījās no dzīvokļa kompleksa. Mēs zinām, ka nākamajā dienā, 22. jūnijā, dzīvoklī, kurā bija uzturējusies Natālija, iegāja apkopēja un sajuta spēcīgu smaku. Apkopēji devās uz vannas istabu, lai atrastu smakas avotu, un atklāja, ka dušā bija atstāts čemodāns. Nobažījusies apkopēja atvēra čemodānu un tajā atrada sabāstas Natālijas mirstīgās atliekas. Notikuma vieta tika norobežota un ieradās Bogotas policija, lai sāktu izmeklēšanu. Policija nekavējoties sāka turēt aizdomās kādu citu dzīvokļu kompleksā un meklēja jebkādas iespējamās norādes. Un tieši tad viņi atrada novērošanas kameru ierakstus ar 46 gadus veco Metju Fosteru Smitu, britu ārstu, kurš atvaļinājumā uzturējās Kolumbijā. Ierakstos bija redzams, kā Metju nes gultas veļu uz kompleksa veļas mazgātavu, pirms uz nakti aizgāja prom. Kolumbijas policija vēlāk atklāja citus fiziskus pierādījumus, kas liecināja, ka Metju bija iegājis Natālijas dzīvoklī, kad viņa bija viena. Varas iestādes arī apgalvoja, ka Metju bija uzbrucis Natālijai, pirms ievietoja viņas ķermeni koferī. Taču līdz brīdim, kad varas iestādes to bija noskaidrojušas, Metju jau bija aizbēdzis uz dienvidiem, uz Ekvadoru. Tika izsniegts starptautisks arestu orders viņa aizturēšanai, un 26. jūnijā 2026. gadā, pēc tam, kad viņš bija redzējis virsrakstus, Metju sniedza ekskluzīvu interviju laikrakstam The Sun.
Tas nebiju es. Es skatījos Anglijas un Horvātijas spēli uz lielā ekrāna īru bārā. Pēc spēles es iegāju tirzniecības centrā. Es klīdu apkārt, nopirku saldējumu un vēlāk atgriezos uz spēlēm. Tieši šajā laikā Mekju iepriekšējās arestēšanas nonāca sabiedrības uzmanības lokā. 2020. gadā viņš pavadīja 18 mēnešus cietumā par savas bijušās draudzenes vajāšanu Dorsetā. Viņš bija arī izplatījis viņas privātos attēlus internetā. 2024. gadā viņam tika piespriests 2 gadu cietumsods citā vajāšanas lietā, kas radīja jautājums par to, vai uzbrukumi Natālijai bija nejauši vai plānoti. 2026. gada 27. jūnijā, tikai diena pēc intervijas laikrakstam The Sun, Meču tika arestēts Kito starptautiskajā lidostā Ekvadorā, kur amatpersonas baidījās, ka viņš mēģina atgriezties apvienotajā karalistē. Viņu izdeva Kolumbijai, kur viņam oficiāli tika izvirzītas apsūdzības uzbrukumā Natālijai. Ja Mekju tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt 40 līdz 50 gadi cietumā. Bogotas mērs Karlos Galāns savā paziņojumā rakstīja: Bogotā tas, kurš izdara noziegumu, par to samaksā. Natālijas māte vēlas, lai viņas meita atcerētos kā gaišu, dzīvīgu cilvēku, kāda viņa bija, un cer, ka viņas lieta palīdzēs radīt jaunus juridiskus aizsardzības līdzekļus sievietēm visā valstī. Ja jūs vai kāds, ko pazīstat, cieš no vardarbības ģimenē, lūdzu ziniet, ka ir pieejama palīdzība. Ja atrodāties ASV, varat zvanīt pa tālruni 1-800-799-7233. Apvienotajā karalistē 0808-2000-247. Kanādā 1-888-709-7090. Kolumbijā 0-1-800-112-137. Vai sazinieties ar vietējo patvērumu, lai iegūtu vairāk informācijas. Jums nav jāaiziet tam cauri vienam pašam.